visiem, ar jums ir jau, un šodien parādīšu DIY, kā var uztaisīt ļoti glītas burtnīcas. Stāksim, jums vajadzēs pašu burtnīcu. Es jau esmu aptiņusi savu burtnīcu baltā tā kā papīrā, un pilnījuši to viņa apkārt visais mājumus ar skoču. Jums vajadzēs marķierus. Spilgtus ieteicams, bet es domāju, ka visi marķieris spilgti. Šādus marķierus. Manā gadījumā tie ir oranžs, rozs, dzeltens un zaļš. Un tad jums vajadzēs parasto zīmēju, melnu pilnspalvu vai melnu marķieri, dzēzgumi un arī lielu lineālu. Es atsevišķi zīmēšu savu attēliņu uz tādas mazas lapiņas. Es jums šodien parādīšu, kā var uzzīmēt šādu apakojumu. Es uzzīmēšu tikai to silību. Šādus tam burtus jūs varat paši tā kā, man jūs vai saprātat, kā var uzzīmēt tādu. Kaut ko šādu mīlīgu. Sāksim, ka mēs zīmēsim atstīves. Atstīves zīmējam apaļas tā kā bumbas. Bumbiņas. Divi mazas apaļas ritiņas. Bet ieteicams vienādas. Protams, kuri gribēs nevienādu lielo macas. Šādi mums viņas sanāk. Tad mēs zīmējam iekšpusē vēl vienu mazāku riņķīti un vēl vienu lielāku. Tas pats arī otrā. Šādi. Tad mēs zīmējam tādus kā ielīkumiņus pusapiņšos apakšā. Šādi. Tā būs tāda kā acu krāsa. Un tas izcels man liek. Tad mēs zīmējam degunu. Deguns ir tāds, ka tālumā redzams lidojošs putnis. Es zīmēju putnus šādā tam veidā. Tad jūs esat vienīgais, kur redzēt laik. Tad mēs zīmējam muti. Mutis to vaidziņus mēs zīmējam tādus mīlīgus. Un maziņus un jaukus. Šādus. Muti mēs zīmējam tādu kā trīsstūri, bet ar nenopaļotu galu. Tas sanāk šādi tēm. Tad būs rozs. Tad mēs zīmējam vaigus. Ielīgus mazas vaidziņas. Tie būs zem acīm un ovāli. Nepieciešams ne pārāk lielus un ne pārāk mazus. Tāpat kā acīm, iekšā mēs iezīmējam tos divu ritiņas mazās. Tos divu bumbiņus un nezinu kā. Tos atspīdumus iespējams. Šādi. Un tad, kas mums atliek? Izkrāsot. Šoreiz jūs varat krāsot, kā jūs gribat. Ja jums liekas, ka jums mutē vajadzētu būt piemēram oranžai, nevis rozai, vai sarkanai, nevis rozai, vai laidiņus, varbūt jūs gribat sarkanus vai spilgti rozā, vai kaut ko tādu. Jūs varat krāsot. Un tie ieliekumiņi acīs, tas bija. Tie varat atkal krāsot. Man jāganījā, tas būs zaļš. Marķieris. Tad es izkrāsoju savus tos acu krāsu zaļu. Man šķiet, ka tas izskatās daudz mīlīgāk. Ja pie melnai zaļš un vēl blakus kaut kur rozs. Muti mēs arī krāsojam rozu. Tas pats arī būs ar vaidziņiem, bet neaizkrāsojam tos baltu. Iespējams, būtu labi, ja jūs ar avīzi izkriestu tādu pašu lieluma un vienkārši uzliktu tos virsū. Un, kad krāsojat, pieturētu, jo tad vai arī ar kādu koču vai līņu papīru. Jūs izkrāsot lejus pēc iespējas, jo labāk tā kā neizkrāsotos, lai viņi būtu tā kā neizkrāsotos. Ja es dzirdēju kaut ko tā līdzīgu trošu, iedomājieties, tas ir mans brālis.
Man arī vakar bija challenge. Un vajadzības mēs izskašam akurāti, jo tik un tā. Akurāti visu. Cik man iespējams būs jums kādu laiciņu vai mēnesi, vai varbūt ilgāk, vai, kā jūs domājat, cik ilgi tas būs. Cik arī ilgi jums būs tas jāizmanto šī buklīca. Šī buklīcas dod tādu iespēju, ka jums neviet veikaliem staigāt un meklēt šādu tipa buklīcas, bet šādas, ka veikalos ar kaut kur atrast šādu tipa buklīcas. Tātad jūs būšat vienīgais vai arī tagad. Mēs visi būsim tādi ar dažādām buklīcām. Tie, kas skatās šo video, neaizmirstiet to, ka jūs varat arī dabūt sava tipa buklīcas, jo tas ir ļoti skaistas. Vai arī vēlos jums parekomendēt, vai kā tas saucas, es tev nezinu. Mana brāļa kanāla, tas arī ir kanāls, kur ir challenge, viņš ir video blogeri. Un lai jums liktu mani mierā, ceru, ka jums viņa kanālu abonēsiet. Viņš katru video sākumā un katru video beigās, kad es viņu nereklamēju viņa kanālu, viņš atkal, Eva, kāpēc viņu nereklamēju, kāpēc tu tā neizdarīji, un kāpēc tu tā neizdarīji. Un viņa sākumā, izdarī tā. Tad viņš mani nelika mieram. Ceru, ka jūs to atbanēsiet. Un ja nosaklis ir šeit augšā. Šādi tendenci jau esmu izkrāsojusi. Jūs varat līdzīgi, un apakšā jūs varat uzrakstīt buklīcas vārds, viņam baltu buklītai. Hashtag ķer. Tas izskatīsies ļoti skaisti un mīlīgi. Tad mums ciklā būs jāpaņem melns flowmasters, vai arī melns marķieris, jo acis ar pilko vodi būs pārāk krāsot. Taču jūs ar flowmasteru vai, darēs labāk ar flowmasteru, apvelkat visas līnijas, lai visi būtu melns. Pastāstīšu mazliet sīkāk par manu brāļa kanālu. Viņš ir tā kā video blogers, un mums vakar bija mēģina nesmieties video challenge. Un vakar es arī viņš uzņēmu, un viņš ar mani. Viņš arī nesen tikai sākam, viņam ir tikai viens video pagaidā. Es domāju, ka šodien arī būs vēl viens. Ja viņš izdomās, ko viņam gribēt. Tā ir kaut kā. Tātad, ka ceru, ka jūs viņu abonēsiet, bet tikai es nespēju to uzturēt, ka viņš visu laiku man jautā, vai tu varētu uzfilmēt, parekomendēt viņu video vai kanālus. Un, kā jau teicu, dažas sekundes iepriekš, vai dažas minūtes, bija augšā uzrakstīt. Ievadiet šo ten, un apakšā būs link. Link apakšā. Pārējiet uz viņa kanālu, abonējiet, video ir ļoti mazs, viens tikai, tas ir ļoti mazs. Jā, kaut kā tā. Sakrāsim, varbūt kādus 20, labi, 30 laikus, ja jūs gribat redzēt manu rīta rutīnu. Es zinu, tas ir mazliet varbūt par agru filmēt rīta rutīnu, ka tev ir tikai 2 video. Bet es nezinu, es domāju, ka varēs tā. Sakrāsim 30 laikus zem šī video. Un šādi man sanāk mans cute. Jā, jūs varat apakšā buklīcai uzrakstīt tādu kā uzrakstīnu hashtag cute. Neaizmirstiet arī buklīcai un apakšā vajadzēs šādas te līnijas, kur var parakstīt jūsu buklīcu. Lai skolotājs, kad to izdarīt, jūs zināt, ka tās ir jūsu buklīcas. Arī šis bija viss. Ceru, ka jums patika šis video, abonēt manu brāļa kanālu, kā jau teicu, link apakšā. Sakrāsiet 30 laikus, un būs man arī telefona, ja jūs to gribat. Un cerams, ka jums šis patika, un ieciet pirkstu uz augšu.